Latvijai, tavuprāt, vajadzētu būvēt atomelektrostaciju? Protams. Es domāju, ka šeit nav runa par tām elektrostacijām, kas ir bijušas milzīgām jaudām vai ne padomju tipa, vai arī rietumu tipa, bet vecā tipa kodolstacijas. Ja. Šobrīd ir tā saucamie modulārie reaktori, ja, kuri ir ar relatīvi mazām jaudām, vai ne, kuri ir ļoti kompakti, kurus var nolikt blakus kā tādas klucīšas, 1, 2, 3 moduļus tādas, vai teiksim, ja, un tā tālāk, ja, kuriem ir daudz lielāka drošības pakāpe, kuriem ir nepieciešamas daudz mazākas teritorijas rezervēt, vai ne, un tā tālāk. Šis modulārais risinājums varētu būt tas, kas ļauj stabilizēt šīs ģenerējošās jaudas, vai teiksim, ja. Saule nespīd vienmēr, un vējš arī nepūš, ja. Un Daugavā ūdens arī piestājās brīži, kad ir drusku tā kā pa mazu, vai teiksim, ja. Bet šis stabilais ģenerējošais moments ir nepieciešams, lai turētu frekvenci. Tad maiņstrāva 50 Hz frekvenci vai ne, un tā tālāk. Ja? Tad visu to var sabalansēt, un es domāju, ka šeit arī, protams, ir uzkrāšanas iespējas, vai ne, teiksim, ja, šai enerģijai. Te ir par akumulēšanas iespējām, dažādu veidu akumulēšanas iespējām. Tas viss kopā ir tas moments, kad mēs varam ļoti labi pelnīt ar enerģijas eksportu.